Kārlis šodien bija ekskursijā uz ministru kabinetu. Kur tu biji? Ministru kabinetā. Kur? Teicu, tak ministru kabinetā. Parāšu. Māris un Liene uzskatīja, ka nodokļi nav jāmaksā. Stāsta te bērniem visādas muļķības. Nē, nestāsta muļķības. Stāstīja par to, kur paliek nodokļu nauda. Un kur tad viņa paliek? Par nodokļu naudu, ko gadā samaksā viens cilvēks ar vidēju algu. Par tādai klasē, kā mūsēji nodrošināt brīvpusdienas. Jā, nav taču patīkami, ja par tava bērna izglītību, veselības aprūpi un visu pārējo maksā kāds cits. Abi kadrinēki ejam pusdienām. Bet par nodokļiem, kurus samaksājat jūs abi, par nodrošināt pusdienas veselām 2 klasēm. Vai ne, tēti? Nodokļi, kurus samaksā vidējās algas saņēmējs, ļauj noasfaltēt 300 kvadrātmetru ceļa, samaksāt algu 3 policistiem. Ja skaties nākotnē, paskaties tālāk par savu degungalu.